Labvakar šādā brīnišķīgā piektdienas vakarā, 2. februāris. Kā jau es rakstīju, tā ir mūsu arī čatā, tad 0202 2024 un vēl 20. 30. Jā, vēl jau varēja ietrāpīt arī 20. kā ir čatiņā ierakstīts. Ko? Kas tur ir ar to? Esmu dzirdējis vairākus variantus, ja ieskatās pulkstenī, tad, kad ir tas 20 un 20 un 11 un 11 un šādas te, jā, kaut kas tur ir. Bet ne par to šovakar. Tātad mani sauc Iveta Skrastīņa, kad esam jau nedaudz iepazinušies, un šovakar tad parunāsim par tādām lietām, kas tādos pašos pamatos mums katram būtu nepieciešams, tas, ko neesmu izdomājusi es, bet tas, ko varu pēc tam gan piedāvāt es un Labklājības studija. Bet vispirms varbūt ierakstam čatā, tie, kas ir klātienē, tātad, bet tie, kas skatās ierakstu, tad uzraksti mājās vienkārši sev uz lapiņas, kas pozitīvs notika šodien tavā dzīvē. Ļoti man patīk šis viss, kas pozitīvs notika šodien tavā dzīvē. Ierakstam lūdzu ātri, jo gribas palasīt un gribas padalīties ar to arī, lai citi zina. Jūs arī iepriekš čatā, tad, kad esat rakstījuši, tad tas bija tik ļoti piesātināts un daudz pozitīva, un tas ir fantastiski, ka cilvēks apzināti saprot un zina, kas pozitīvs notika šodien tavā dzīvē. Kamēr jūs rakstat savu, es padalīšos čatā. Es padalīšos ar to, kas pozitīvs notika šodien manā dzīvē. Šodien, kā jau es vakardien arī biju ierakstījusi, tad šodien bija sievietes un pārvērtības tukumā. Tukumam ir arī tāds šis teiciens uz tukumu pēc smukuma, tad tas absolūti atbilst patiesībai, jo, tas, kas tur šodien notika, tas bija vienkārši fantastiski. Es esmu tik gandarīta par to, un tad, kad mēs šķīrāmies, un man šobrīd raksta tieši čatā WhatsAppā par to, ka paldies par šo lielisko dienu. Es tur varēju izlasīt, tikko. Tad dāma, kurai bija pārvērtības, viņa no prieka raudāja. Un tas ir tāds mans šodienas tāds, wow! Tad tas nozīmē, ka ļoti, ļoti forši. Bildes man ir tādas no malas fotografētās, bet nākamnedēļ būs gatavas, jo tur ir arī fotosesija noslēgumā, un būs bildes no fotogrāfa, un tad es noteikti padalīšos, jo tur ir ko redzēt. Jā, un tagad ātri pārlaižu acis, ko jūs rakstat. Dace raksta, jūtos daudz labāk, izgāju ar Marutu fantastisku grūtu praksi. Jā, tātad, lūk, grūtības, rada pozitīvas emocijas. Vai ne? Kas to būtu domājis? Lutinājos skenarterapijā un baudīju pastaigu spožā saulē. Jā, atzīšos, nezinu, kas tā ir par terapiju. Jā, iespējams, ka zinu, bet pēc nosaukuma nezinu. Un saule šodien bija fantastiska. Saule šodien patiešām bija fantastiska. Tur dažas man laikam haltūrē un neraksta čatā. Labi. Mājas darbs. Uzprasījāties uz mājas darbu. Tagad būs jāieraksta Telegram čatā. Tās, kuras jau te ir ierakstījušas, var nokopēt un pārkopēt. Pārējām noteikti tas ir jāieraksta Telegram čatā. Tātad, jā. Par ko mēs šodien runāsim? Es uzlikšu arī prezentāciju nedaudz iesākumam, un varbūt, ka jūs mulstat pie tā uzraksta laimīgu jauno gadu, bet es jūs varu pilnīgi nomierināt, ka februāris ir tikko sācies, un vēl tur skatās pēc vēl dažādiem tiem jaunajiem gadiem, tā kā laimīgu jauno gadu, man liekas, ka vēl visu februāru pilnīgi noteikti var novēlēt. Un vakar gatavojot šo prezentāciju, ziniet, ko es
pamanīju tā rūpīgāk ieskatoties, kādas sakritības, bet, kā jau es saku, dzīvē sakritību nav, ir likumsakarības. Tad, lūk, emblēma mūsu čatā ir šī tātad recepte, jā, zem eņģeļu spārniem. Un kur ir sakritības? Es parādīšu arī nedaudz vēlāk, bet tātad Labklājības studija organizē iedvesmas un atpūtas nometnes sievietēm spārni. Ja? Būs 4. reizi. Tātad jau spārni. Un šim attēlam ir koks centrā. Un mēs sākām arī savu tādu jau vairāk satuvināšanos ar neirografikas koku. Arī tas ir. Un attēls ar spārniem arī, protams, ja man ir nometne, kur sauc spārni, man ir arī lieli spārni, tādi, milzīgi lieli. Tā kā, lūk, arī pat šajos simbolos mūs kaut kas jau vieno jau labi sen. Vismaz 4 gadus pilnīgi noteikti, kopš man radās ideja par spārniem. Es saprotu, ka eņģeļi jau ir jau senāku laiku atpakaļ. Un par ko tad mēs šodien runāsim? Vispirmām kārtām es novēlu ik katram šajā gadā un vispār dzīvē veselību, labklājību, mīlestību, saskaņu, personīgo attīstību un izaugsmi, mieru un pozitīvus cilvēkus visapkārt, kā arī naudu. Jā, jo, bieži mēs esam dažādus vēlējumus dzirdējuši. Pirmkārt jau vienmēr novēlu mums veselību, tas ir pilnīgi noteikti. Un tad vēl piebilst to, ka pārējo pa naudu var nopirkt un tam līdzīgi. Kas mūs vēl vieno, tātad no visiem šiem vēlējumiem jau šī attīstība un izaugsme, kura notiek arī šajā grupā, pozitīvi cilvēki visapkārt, šeit nav ko darīt nemaz tādam, kurš nav pozitīvs. Un, manuprāt, ja viņš arī kāds te ir iemaldījies, kurš no sākuma nebija tik pozitīvs, ka tagad jau ir tie citi pozitīvie aplipinājuši, un šis pozitīvisms visapkārt ir jau pārņēmis, pat jau visus, ja kāds gadījumā nebija, bet man šķiet, ka tādi jūs bijāt visi. Un, jā, ko jums novēlēja, piemēram, jaunajā gadā vai dzimšanas dienās, kur no vēlējumiem jūs visbiežāk saņemat? Arī var ierakstīt čatā, varbūt arī tāds padalīties, bet, man šķiet, ka tā veselība jau ir pilnīgi vienmēr tiek piesaukta un arī nauda. Bet tālāk runājot, un kā jūs arī vai jaunajā gadā ielikāt zvīņas naudas makā? Ir tāds ticējums, vai ne? Ka jāieliek zvīņas. Būtu jau labi, ja tās zvīņas vien visu atrisinātu. Bet, tā tas laikam diemžēl nav, bet, kaut kam ir jātic, un cilvēki to dara. Un vēl ir visādi citādi rituāli noteikti, ko katrs jau kā var izpausties. Jā. Kā jau es vakardien rakstīju, ka jums šodien ir nepieciešama lapa. Un rakstāmais. Ko mēs darīsim? Es jums teikšu visu priekšā, un mēs veiksim tādu nelielu uzdevumu. Jauns gads vai posms dzīvē ir vienmēr saistīts ar kaut kādiem jauniem mērķiem, un dzirdēju arī to, ka februāris esot gada depresīvākais mēnesis. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki nonāk atpakaļ realitātē. Viņi bija izdomājuši, ko viņi tagad jaunajā gadā sasniegs, ko viņi tagad darīs, tur cits ies uz sporta zāli, tās apņemšanās jau ir bijušas dažādas. Kāds tur, tievēs un vēl kaut ko darīs, sportos, atmetīs pīpēšanu, droši vien, ka kāds no stiprā dzimumā arī tādas ir, sievietes arī gan to dara, vai ne? Tā kā varbūt, ka ir bijušas tādas apņemšanās, kāds varbūt grib notievēt, jau minēju, bet tātad varbūt kredītu nomaksāt šajā gadā ir, piemēram, apņemšanās, vēl daudz un dažādas, tur māju izremontēt vai iegādāties beidzot, vai pati par sevi un pats par sevi parūpēties, aizbraukt kādā ceļojumā un vēl kaut kur. Tās ir tādas ilglaicīgās, protams, uzreiz jau nevar viss piepildīties,
Bet kāpēc tas februāris esot visdepresīvākais, jo tur esot tā, ka tie lielie vingrotāji un nu, tie, kas gribēja tādus ātros rezultātus, tādus fiksi saprot februārī, ka tas nemaz tik vienkārši nenotiek un ka tur patiešām ir vajadzīga liela apņemšanās un spēks. Tā kā apsveicu tos, kuri jau ar to nodarbojas, tad jums šī vilšanās nedraud. Nu, es ceru, ka, ja kāds ir to sācis, ka tev pietiks duka līdz galam, jo arī šī grupa 72 dienu eņģeļi un šis 2 dienu šis kopā būšanas, tas noteikti iedvesmo 1 kilometrs kā minimums dienā nostaigāts, bet jūs staigāt jau daudz vairāk. Tā kā es domāju, ka šeit tas nedraud. Un kāpēc es par to visu tā kā te runāju arī, un arī par šiem lielajiem mērķiem un tādiem, bet atgriezīšos jau vispirms uz zemes, un tas, ko es minēju, ka nevis manis izgudrots, bet tas ir absolūti tātad pēc Maslova piramīdas, ko mēs katrs zinām, ir dzirdēta noteikti un redzēta daudzos un dažādos veidos iespējams, kādas tad ir tās cilvēka pamat vajadzības. Nu, un to visu pārējo jau mēs varam pēc tam. Nu, lūk, tātad šīs fizioloģiskās drošības, sociālās vajadzības, sociālā atzinība un pašīstenošanās. Blakus ir pierakstīts, kas jau tur viss šajā te ietērpts, un jāteic, ka noteikti daudz ko jūs šeit varat šajā kopā būšanā īstenot un realizēt, nu, kas attiecas uz tādu, kā piemēram par sociālajām vajadzībām, ja mēs runājam, tāpat arī par draudzību, grupas atbalsts, tas šeit ir ļoti būtisks un tas ir jūtams katru dienu un vairākas reizes dienā. Šī komunikācija, tāpat arī atzinība un cieņa. Katrs mēs esam šajā grupā citādāks, un katram šī pieeja ir citādāka. Nu, bet tātad šī ir tā cieņa pret otru un tāda pietāte un arī atzinība, tā, ko te iegūst. Ārkārtīgi jauka ir šī te draudziņu būšana, kur viens otru arī uzmundrina un uzpasē. Nu, tāds ļoti patīkams. Tā kā tas viss iet tāds ir caurvies un pašatīstība arī, kas ir pie paša īstenošanās, vai ne? Uzzināt ar katru reizi kaut ko jaunu, nu, tas pilnīgi noteikti viss veicina cilvēkam to pašatīstību. Jā, bet šīs 5 pamatvajadzības, 5, it kā pat nav daudz, vai ne? 5, viņas nevar viena bez otras, un nevar būt tā, ka ir realizētas, teiksim, 5. un no 1. nekas netiek realizēts, ja? Nu, tā tas nestrādā. Tas viss ir kompleksi. Nevaram mēs būt tur, nu, nezinu, pie pašattīstības ļoti, ja nav cilvēkam kā minimums normāls miegs, veselība, šī te dzīves telpa. Nu, tātad tas ir tas, kas ir vajadzīgs, ko bez kā nevar tas pamatīgs. Tas, kas jums būs kāds šobrīd uzdevums jāveic, ir saistīts ar šīm pamat vajadzībām, un jums tagad uz lapas ir jāuzzīmē aplis. Vienkārši tāds paliels, cik tā lapa jums tur ļaujās, nu tad tādu tur vēl būs jāraksta, tātad uzvelkam apli. Apli sadalam 4 daļās. Astrīda pamāja man ar galvu, tiekam līdz, vai ne? Jo es tevi vismaz redzu. Es jau gan, man nekas nav pretī, arī Tamāra un Dace ieslēdz kameras. Es priecājos, ja es vēl redzu kādu cilvēku. Tas ir tikai forši. Un tagad pierakstīsim un vēl pārvelkam vēl uz pusēm, ja, tātad tās 4 daļas un vēl sadalam uz pusēm. Nu, tā kā tādas picas, lai mums ir. Un tad pie katras no šiem stariem pierakstam skaitli 10, centrs ir 0, un pierakstam galos, kas tad mums katrā no šiem stariem ir. Tas ir ņemts
tieši no tās pašas Maslova piramīdas, no pamatvajadzībām. Nu, es dažas esmu izrakstījusi, tikai 8, visas neliksim, tikai 8. Tātad šobrīd saraksts. Un kādam varbūt tā rakstīšana iet ātrāk, es neņemšu nost no ekrāna, jūs paspēsiet to pierakstīt noteikti. Un ja arī nepaspēsiet, pēc tam būs ieraksts, bet jūs redzēsiet to šobrīd ekrānā. Un tad nākamais, kas ir jāizdara, katrs no šiem stariem ir jāsadala, nu, man šeit ir 3, faktiski viņu vajadzētu 10 iedaļās, bet, nu, jūs varat tādos lielākos vilcienos, tur, nezinu, ielikt pa vidu 5, nu, tāds, lai ir šīs te, bet vispār vajadzētu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katru no šiem stariem. Nu, dodu minūtīti laika, lai jūs to paspējat izdarīt. Arī tas, kādā secībā, pat ar nebūtu tik svarīgi, ja jums tur ir savādāk kaut kur ieraudzīja, ka sajuka pierakstīju ne pie tā stara, ne to, ja? Tas nekas. Šeit ir no tām 5 izņemts kaut kas no katras ārā. Tiesības nebūs domātas vadītāja apliecība, ja? Tās ir domātas, nu, tiesības uz savu laiku, tiesības uz savu telpu, nu, jā, arī tādas juridiskās un likumiskās, vispār tādas cilvēktiesības, bet, nu, nekā papīrītis dokuments. Tad, kad esat pabeiguši, tad ieliekat varbūt emociju zīmīti pie tā sava, pie savas bildītes, tur īkšķīti, piemēram. Jā, paldies, Dace. Prieks, ka tevi tagad var redzēt arī. Un smaida! Oh! Smaidīgi cilvēki, tas ir forši. Tā, nu, došu tālāk nākamo uzdevumu. Nākamais ir tagad katrā no šīm te pamatvajadzībām, tātad uz katra no šiem stariem atzīmē sevi. Nevis tā kā tur ir atzīmēts tagad paraugā, ja? Bet nē. Atzīmē, kā tu vērtētu tātad sev, nu, no 0 līdz 10 veselību, kurā tev viņa būtu. Tā, ka 10 tas ir, nu, superīgi, vienkārši, nu, šī tāda veselība. Nu, un tad attiecīgi 0, ka tad jau ir, nu, ļoti slikti, un attiecīgi tad kurā posmā tad esi tu. Un tāpat par visu pārējo atzinību un panākumi, nu, kā tu sevi vērtētu, kā ir piederība kādai sociālajai grupai, nu, tā, ka 10 ir riktīgi forši, viss ir ļoti, ļoti kārtībā, vai tomēr tā kā nav gluži, nu, kā tev šķiet katrā no šīm sadaļām, no šiem stariem? Uz cik tu novērtē? Kaut kur būs tuvāk 0, kaut kur tālāk. Ne, nu varbūt kādam ir visi 10. Tā var būt. Viss kaut kas var dzīvē būt. Jums šis nebūs nevienam jārāda, ja? Nomieru un uzreiz. Tas nebūs jāliek čatā, tā kā jūs varat būt pret sevi absolūti godīgi. Šis nebūs nevienam jārāda. Tas ir tikai tev.
Tā, Astrīda būs? Nē, vienkārši izmet ārā bišķi uz brīdi. Astrīda gatavs? Pamāja ar galvu. Gatavs. Jā. Dace gatavs? Lieliski. Tagad visus šos punktus savieno savā starpā par riņķi. Savelc viņus visus kopā. Nu, tas varētu būt, man būs vairāki varianti. Nu, piemēram, te viens variants, kādam varbūt ir kaut kas tāds, kādam ir šāds, kādam varbūt pavisam pa vidu, vai kādam ir tā kā tas sarkanais. Katram ir savādāks, pilnīgi dažādāks. Nu, ko? Un tad, nu, tagad varam apskatīties, vai sanāca tāds gluds ritenis un tāds bez zobiem, kurš varētu tā ripot un neķerties, vai ir tomēr kādas jomas, kurām vajadzētu vairāk pievērst uzmanību. Un tad ir jautājums, vai tev ir risinājums tam visam? Jā, mēs esam šeit satikušies savā šajā grupā, brīnišķīgajā, kur daudz ko no tā pieminētā vēl varēs, nu, teiksim, pacelt. Ļoti daudz ko noteikti, ka varēs tā izdarīt. Vai to varēs izdarīt pavisam, kā gribās? Nezinu. Atkarīgs no tā, cik daudz ir jāpaceļ droši vien, un cik daudz tu esi gatavs doties tālāk. Un, jā, paskaties uz šo savu zīmējumu, un nu, tad tā padomā vienkārši uz to savu, jā, kāds viņš tev ir, tas tavējais zīmējums, kāds ir. Nu, tāda asociācija tā pie sevis. Ko jūti, kad tu skaties uz šo zīmējumu? Tu vari arī tā ātri varbūt sev pierakstīt uz lapas. Ko tu šobrīd jūti, kad tu uz viņu skaties, uz savu zīmējumu? Kā tas ir? Varbūt, jā, varbūt ir apmierinātība un gandarījums par kādu no konkrētiem punktiem. Varbūt, ka ir kaut kur sajūta, ka kaut kas ir jāuzlabo, un varbūt, ka tu pilnīgi noteikti arī pats zini, kā to izdarīt. Arī tā ir, protams. Nākamais jautājums, ko varbūt arī vari sev arī atbildi pierakstīt. Kas tevi pārsteidza šajā visā, tad, kad tu ieraudzīji to, ko tu ieraudzīji, ko tu esi uzzīmējusi? Kas tevi pārsteidza? Vai tu to visu jau apzinājies, ka tas tā ir? Trešais jautājums. Kurš no šiem punktiem rasa vislielāko uzmanību šobrīd? Kurš rasa vislielāko uzmanību? To var pasvītrot. Nākamais, kam būtu jānotiek, lai tas punkts tev attīstītos, tieši šī joma? Nu, lai tur būtu tas pieaugums. Kam būtu jānotiek, tavuprāt? Tad ļoti būtisks jautājums. Kas notiks tavā dzīvē, ja tu neveiksi nekādas izmaiņas savā dzīvē? Tātad, kas notiks uz priekšu tavā dzīvē, ja tu neveiksi nekādas izmaiņas tagad? Tur, kur tas ir nepieciešams. Var arī pierakstīt. Pēc tam būs, pēc kāda laika varēs palasīt, atskatīties un domās, kā es tur tā biju tā izdomājusi to visu. Un visbeidzot, varbūt ir kāds cilvēks, kurš var tev palīdzēt. Jā, mums ir šīs kopīgais čats, varbūt tur tu vari gūt vēl kādu palīdzību, bet varbūt ir ārpus šī čata
vispār kāds cilvēks, kurš tev varētu palīdzēt. Un te es gribētu aicināt uzrakstīt tam cilvēkam vai nu ziņu, vienalga SMS vai WhatsAppā, vai balsziņu, vai vislabāk jau piezvan viņam. Un aprunājies, kā viņam iet, ja tu šo cilvēku nesatiec jau ikdienā, bet ja tu viņu satiec ikdienā, un viņš tev ir jau tuvs cilvēks, vienkārši pieeja pie viņa apskauj un pasaki viņam labus vārdus. Un, tad, kad mēs sakam labus vārdus, tad jau mēs arī saņemam atpakaļ šos labos vārdus. Tā kā noteikti, ka būs iespējams, ka kāds arī teiks, ko tad tev tagad no manis vajag? Vienkārši neko. Vienkārši būt tev līdzās un pateikt to, ko tu gribi pateikt. Tādu es aicinu. Ja tas ir cilvēks, ar kuru tev ir varbūt pazuduši kontakti, ir vērts atjaunot šos kontaktus. Jo faktiski jau ir tā, ka dzīvē, ko mēs visvairāk nožēlojam, ne jau to, ko mēs esam izdarījuši. Mēs nožēlojam to, ko mēs neesam izdarījuši. Un, noteikti aicinu sazināties. Uzdrošināties pateikt, izdarīt un parūpēties par šo komunikāciju un parūpēties arī pati par sevi vispirmām kārtām. Jā, un par to, kad noteikti, ka tad, kad mēs pilnveidosim kādu no šiem punktiem, noteikti pacelsies arī tie citi, jo tas viss ir savstarpēji saistīts, kā jau es minēju. Ja? Tātad tiklīdz mēs uzlabojam kaut ko vienu, tā uzlabojas arī viss pārējais. Un ko es no savas puses varu dot, tas būtu tā ļoti sautīgi paturēt sveci zem pūra. Pilnīgi noteikti es to nevēlos darīt, jo arī man ir ko jums piedāvāt, kas jums varētu dzīvē noderēt. Un, kas tad ir man un labklājības studijai no tā visa, kas noderētu pie šīm pamat vajadzībām? Apskat vēl savu zīmējumu un padomā, tad kurš ir vissāpīgākais punkts, kas ir nepieciešams uzlabot un kā tu to varētu darīt. Un pie sevis padomā. Un tālāk es vēlos pastāstīt un parādīt par labklājības studiju, par to, kas tad ir, un nedaudz varbūt tiešām iedziļināties, jo kaut kas ir noteikti redzēts, bet es tā kā nav bijusi man tā iespēja vairāk pastāstīt. Un tad es gribēšu uzlikt prezentāciju, tagad šo mājaslapu. Atradīšu, kur man viņa ir, un mēs kopīgi tur ieiesim un dosimies ceļojumā. Un nedaudz varbūt parādīšu un pastāstīšu. Ļoti, ļoti priecāšos, ja jums tas noderēs par atzinību un šīm pozitīvajām emocijām runājot. Tad, lūk, sievietes un pārvērtības, kurienes es šodien atgriezos, tas ir viens no veidiem, kas arī varētu tev noderēt un kas būtu tāds ļoti, ļoti patīkams un pacilājošs. Manā mājaslapā tas ir pašā apakšā, šeit var pieteikties un to visu tad izlasīt, apskatīties. Un vienai vai vienam, es gan domāju, ka laikam jau, ka dāmas, šī dāvana balva varētu būt, jo, ziniet, teikšu, kā ir, tas veikals ir sieviešu, tur pat vīrietim nebūs ko uzvilkt. Tāpēc noteikti tas būs sievietes, jā. Katrā no šīm sadaļām var ieiet un apskatīties, kādas dāvanas ir iespējams iegādāties, kas ir veselībai, tātad par nometni, sieviešu šo te iedvesmas un atpūtas. Tas viss ir arī augšā šeit šajā sadaļā. Piemēram, tātad par nometni, ja es runāju, varbūt, ka kāda jau ir apskatījusies. Šeit ir iespējas socializēties, būt kopā ar citām dāmām. Šeit ir iespēja arī pašizaugsmei,
šai attīstībai, jo tur ir arī izglītojošas šīs nodarbības, un tātad uzaicinu no 19. līdz 21. jūlijam apmeklēt šādu nometni. Te ir apraksts, es, protams, tagad nelasīšu, to visu var ieiet un apskatīties, te ir nometnes programma, šeit ir cilvēki, kas mēs piedalāmies, esmu es, ir māksliniece Iveta Tirzīte, nav jāprot gleznot, viņa to visu iemācīs uz vietas, visām patīk. Tad ir Ivuleta, kura ir kā pasākuma organizātore, un viņa tāda rūpējas par labsajūtu visu, ir astrologs, un viņa strādā arī ar maiju kalendāru, tā kā arī šīs lietas ir šeit sasniedzamas. Vēl tur papildus vēl var apskatīties, tātad, ko ir iespējams tur iegūt. Ja es runāju jau tālāk, tad ir šie te kursi dažādi, ja mēs par pašizaugsmi runājam, ja, tad, piemēram, šeit stresa noturības veicināšana kā izdegšanas sindroma profilakse, tur arī var saņemt apliecību, ja tas jums ir, piemēram, darbā, iespējams kādam nepieciešams. Šī programma ir licencēta Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentā. Tagad 12 stundu apliecība par 12 stundu kursiem. Neirografika, tā man ir diezgan daudzās dažādos izpildījumos, gan iekļauta stresa noturības veicināšanā, gan arī atsevišķi un darba kolektīviem arī šī neirografika. Tā kā, ja ir arī tāda vēlme, tad es braucu uz darba vietām un vadu šādu te nodarbību. Kā arī pār veselību, ja mēs runājām, tad pamat vajadzība, pat galvenā, ja, tas ir pie pirmās, ir veselība. Un arī, es zinu, ka jūs šeit esat jau dažādu veselīgu prakšu un dažādu produktu lietotāji arī šeit var ieiet un apskatīties, tad kas man ir sakāms, kas Labklājības studijā ir sakāms par veselību. Jā, un par finansēm arī man ir ko teikt, arī par to, kā var sakārtot šīs lietas, kā es varu palīdzēt, un šīs konsultācija ir bez maksas. Tad arī ir mediācija, ja mēs runājam par tādām lietām, kur ir šīs cilvēktiesības, piemēram, ja, un pieņemšanas un vispār tāds komforta zona, tad es esmu arī mediātors, un risinu mediāciju. Tas ir mediātors ir cilvēks, kurš palīdz risināt konfliktu. Es nesaku priekšā atbildes, bet palīdzu savstarpēji tātad cilvēkiem sarunāties, uzdodu jautājumus, lai viņi savstarpēji šo savu strīdu var atrisināt. Tā kā ir arī šāda opcija. Mediācija, starp citu, ir tiesu praksē atzīta, kur mediācijas rezultātā pieņemtais lēmums ir tiesai saistošs. Piemēram, par bērnu uzturlīdzekļiem, ja mediācijas rezultātā mēs nonākam pie appusēji visām pusēm pieņemamiem gala rezultāta, tad tiesa pieņem savu lēmumu balstoties uz šo te mediācijas rezultātā pieņemtajiem lēmumiem. Tiesa izskata šīs lietas sausi pēc likuma, bet mediācijas rezultātā var gūt tādus kompromisus, kas varbūt pat tiesā nebūtu bijuši iespējami. Un tiesā neviens daudz necimperlējās. Tad, jā, veselībai un labsajūtai, tātad arī šis te par veselīgu dzīvesveidu. Es jau iespējams, ka minēju, sākumā es esmu arī veselības mācības skolotāja savu laiku bijusi, tad, kad bija tāds mācību priekšmets skolā, tā kā šī joma man ir ļoti tuva. Mājas kosmetologs, tas ir tāds no ārpuses, šeit esmu es pati. Jā, tas tāds, kādus rezultātus varēja sasniegt. Šis mājas kosmetologs ir arī kursi. Viņš ir pieejams arī šeit, kur mājas high-tech, tas ir tā kā mājas kosmetologs. Uz šiem gan patreiz nav šī programma licencēta, viņa bija, uz doto brīdi nav, bet tas jau netraucē tāpat, arī apliecības var izsniegt, vienkārši viņa nebūs Rīgas domē apstiprināta tā. Kādēļ es par to varu arī tik brīvi un tik labi un droši runāt, jo par Labklājības studiju raksta arī
raksta arī, jā, tas bija šeit, žurnālā, profilā medicīna.lv. Man tur bija tieši raksts par šo izdegšanas procesu, kā tas notiek, un par veģetatīvo distoniju. Tātad arī tur man ir bijusi publikācija, kuru var ieiet šeit uzklikšķināt un izlasīt arī dzem. Tā kā tās ir jomas, diemžēl arī pašai piedzīvotas un izbaudītas, kuru es veģetatīvo distoniju savā dzīvē risinu šeit pieminēto, ar šeit pieminētajiem produktiem veselībai, kas ir. Un ļoti veiksmīgi, jā. Tad, jā, tas ir tādā, te var arī apskatīties fotogrāfijas no iepriekšējo gadu nometnēm un iedrošināties, varbūt, ka arī tas tev dzīvē noder. Un tas, ko es vēlos tiešām aicināt un piedāvāt, ja vien labklājības studija var būt tavā dzīvē noderīga un palīdzēt risināt kādu no tām jomām, kur tev vēl ir jāpaceļ šis vērtējums, es ļoti, ļoti priecāšos būt noderīga. Man ir prieks, ka jūs esat jau šajā grupā un varbūt, ka kopīgiem spēkiem gan šis 72 dienu izaicinājums un labklājības studija arī dzen var sniegt savu ieguldījumu un varbūt, ka mēs varam būt viens otram noderīgi. Nu, lūk, tā kā ar to es gribu teikt, ka cilvēki var paveikt brīnumu lietas, katrs atsevišķi un visi kopā, ja mēs kopā to daram, kas ir tās sociālās vajadzības katram mums, kuras ir jārealizē, jo cilvēks jau tāds vienpatis, viņš var būt, bet bez socializācijas pilnīgi, kvalitatīvu dzīvi dzīvot laikam, ka, nebūs gan iespējams. Tāpēc jau mēs viens pie otra tiecamies. Un vēl tas, kas šodien ir tas brīnišķīgais, ja mēs runājam par cipariem, tad šodien ir 33. diena, kas arī ir tāds vēl viens skaitlis, kas ir no 2 trīniekiem. Un noslēgumā es jums gribētu dot tādu ceļamaizi uz šīm brīvdienām un ar domu par to, kā pilnveidot kādu no savām pamat vajadzībām, kā rast šo risinājumu tādu sevī komfortablu un saskaņā ar sevi, jā, tādu saskaņā ar sevi. Man ir vēl viens arī asociācijas kāršu komplekts, kur es tagad te maisu, un es izvilkšu kādu vienu kārti, un tā būs šitāda, jā. Es nofotografēšu un ielikšu viņu arī čatā, ar ko tad viņa katram asociējas. Un varbūt, ka to varēs arī ierakstīt kopējā čatā, tad kāda tad ir tā tava asociācija. Bet šis arī nav obligāti. Šoreiz faktiski ir bez mājas darba, un es šovakar jums saku lielu paldies, un uz tikšanos citā reizē. Lai jums jaukas brīvdienas! Tā!